CyberKnife ir robotizēta, augstas precizitātes, neinvazīva radioķirurģijas iekārta, labdabīga un ļaudabīga audzēju ārstēšanai. Stereotaktiskā radioķirurģijas centrā Siguldā 10 gadu laikā šo pakalpojumu ir izmantojuši vairāk nekā 1200 pacientu. Bijušais Siguldas slimnīcas valdes loceklis atminas, ka viens no iemesliem, kādēļ šodien Siguldā ir iespēja ārstēt onkoloģijas pacientus, ir bijusi investoru interese. Es domāju, ka tā bija tāda veiksmīga faktiski apstākļu sagadīšanās, kāpēc vispār šis pakalpojums Siguldā nonāca. Jo toreiz tās sarunas faktiski krita ļoti auglīgi augstnē tādu iemeslu dēļ, ka investors atbrauca uz Siguldu runāt par šo jautājumu. Es biju mazliet lietas kursā un zināju, ko šis pakalpojums vispār nozīmē un ko ar viņu var izdarīt. Lai šādu pakalpojumu varētu izmantot, pacientam ir jābūt vairāku speciālistu slēdzienam, ka nekāda cita veida ārstēšana nav iespējama. Lai šo pakalpojumu saņemtu, ir jābūt speciālam Universitātes slimnīcas koncīlija lēmumam no 3 ārstiem speciālistiem, kuru vēl apstiprina radiologs terapeits, ka šī ir vienīgā iespējama ārstēšana, kāda ir ārstēšana Siguldas slimnīcā. Šo 10 gadu laikā Siguldu ir apmeklējuši onkoloģijas pacienti arī no ārvalstīm. Siguldas novada domē stāsta, ka tas ir viens no turisma attīstības virzieniem. Ārvalstu iedzīvotāji izmanto medicīnas pakalpojumus un izmanto iespēju iepazīt Latviju. Ja mēs paskatāmies statistikas datus, tad iepriekšējā gadā 40,000 ārvalstu iedzīvotāji ir izmantojuši Latvijas medicīnas pakalpojumus. Un kopumā tas ir devis Latvijas ekonomikai pienesumu 12 miljonu apmērā. Pašvaldībā norāda, ka viens no uzdevumiem arī turpmāk ir strādāt pie investoru piesaistes, lai nākotnē varētu nodrošināt arvien vairāk medicīnas pakalpojumus Siguldas iedzīvotājiem, kā arī pilsētas viesiem. Protams, jāstrādā arī pie tā, kā piesaistīt medicīnas speciālistus, kas nav viegli izdarāms. Tā ir aktuāla tēma pilnīgi visām pašvaldībām, un katra pašvaldība meklē savus instrumentus un veidus, kā piesaistīt. Es domāju, ka Siguldai ir tā priekšrocība Rīgas tuvums, noteikti arī vide, daba, ko mums ir dāvājusi. Un, protams, pašvaldībai ir jāstrādā un jādomā, kas ir tie instrumenti, kas ir tas, ar ko mēs varam uzrunāt jaunos speciālistus. Radioķirurģijas centra vadītājs Māris Kromans vēl piebilst, ka nākotnes plānos ir mērķis attīstīties. Šobrīd ir arī dažādas ieceres. Mums ir domas par plašāku darbību, jo radioķirurģija, šī ļoti precīzā staru terapija, ir ļoti šaura joma. Mēs labprāt izskatītu iespējas paplašināt arī staroterapijas segmentu, bet tas šobrīd ir tāds tā kā nākotnes jautājums, kā zvaigznes sakritīs. Radioķirurģijas centra darbiniekiem sākotnēji ir bijis arī jādomā par to, kā cilvēkus informēt par pakalpojumu pieejamību. Tagad, 10 gadu laikā, cilvēki ir kļuvuši informētāki un nepieciešamības gadījumā labprāt izvēlās ārstēšanas pakalpojumu Siguldā. Toms Kaufmanis, Jānis Rudzītis, Ēmats Masakovskis, Vidzemes televīzija, speciāli Red TV.